Vizuālās mākslas stundās jaunieši paši ir mākslinieki. Tā, piemēram, šobrīd Talsu 2. vidusskolas 9. C klase ēnu teātrī mēģina iedzīvināt viduslaiku simbolus, bet starpbrīžos, palēninot soli, viņiem iespēja vērot profesionālo mākslu. Manuprāt, daudzi no mums mākslu uztver kā tādu, ka tā ir muzejos kaut kur, uz kurien mums ir speciāli jāiet. Šobrīd, man liekas, arī kļūst populāri, ka māksla ienāk cilvēku dzīvokļos, dzīvokļi paliek tas skandināvu dizains tādi tukšāki, kailākām sienām un sāk parādīties māksla pie sienām. Manuprāt, arī ar šādu te mākslu, ka tā māksla atnāk uz skolu, mēs tuvinām to mākslu ikvienam. Māksliniece Ivanda Spūle-Meijere ir pirmā, kur atsaucās Talsu 2. vidusskolas idejai. Viņa cer, ka izstāde skolēnus iedvesmos jauniem saturīgiem darbiem un skaistiem nedarbiem. Te jaunieši var redzēt, ka māksla atrodama tepat dabā un grafikas darbi piepildīti ar aizrautīgām līnijām un emocijām. Man tā liekas, ka pārsvarā cilvēki ies garām, bet man tā liekas, ka diezgan forši ir tādas lietas pāri garām. Paskaties, īstenībā diezgan interesanti, iedziļinies, kāpēc gan ne? Man cits izstādes patīk labāk. Kāda stila? Tāds robotiskāks, pilsētiskāks, vairāk domu ieliktas iekšā. Šita neizskatās tik interesants, kā citas ir bijušas. Skolotāji atzīst, ka nereti jauniešiem ir jautājums, kā man vajag to vizuālo mākslu, kur es to likšu. Tad te ir, ka tu spēsi atšķirt labu darbu no netik veiksmīga, vai ne, ka tu spēsi veidot savu gaumi. Tas arī ir tā vizuālā māksla, jā. Un vēl no populārākiem māksliniekiem tas būtu vēl interesantāk, jo viņi vēl zināmāki. Un es domāju, jā, tas būtu ļoti interesanti. Tas būtu labi tieši, tas būtu labi skolai. Šodien jaunieši mācās, kādas atšķirības ir renesanses un baroka laika mākslai. Izstādes skolas gaitenī mākslai ļaus kļūt vēl klātesošākai ikdienā. Kā ir, ka tā mākslas darbi ir pie sienām, tad liekas, ka ir jāiet lēnāk garām, tā uzmanīgāk vai nevar piespiest? Dažreiz ir tā, jā. Es tā uzmanīgai, dažreiz te pilns cilvēki. Es mēģinu tā izprast pa vidam, lai es pārāk tuvu neiesitos viņos iekšā. Es jūtos tādu ļoti atbildīgi par šiem te darbiem. Un, protams, ka man katru rītu atnākot uz skolu ir tā noskata, vai rinda ir taisna, vai visi darbi ir vietā. Jo, protams, ka mums nav izstāžu zāļu aprīkojumu, un tas vairāk ir tāds pašdarbnieku variants. Un katreiz es uztraucos, ir jāsaprot, ka māksla ir vērtība. Protams, ka katrs mākslinieks ieguldīs savu darbu, savu laiku, savus materiālus. Nedēļas laikā šīs gleznas nomainīs Rīgas dizaina un mākslas vidusskolas abstraktās mākslas gleznošanas konkursa darbi. Mākslinieku izstādes rīkojušas arī, piemēram, skolas Dundagā un Rojā, bet talsnieki cer, ka šobrīd viņiem pievienosies vēl citi. Jo mākslai vajag skatītāju. Sanita Liepiņa, Terēza Matasone, TV9 Pakalni.